mēs neredzam informatīvā ziņojumā, ka tā pozīcija būs tieši degvielai. Nav garantijas, kurš atbild? Es varu atbildēt, droši vien nav garantijas Auguļu kungam, ka notiek karš tuvajos austrumos, nav garantijas, kad ir visa informācija. Nē, es runāju par to, ka satiksmes ministrs ir atnesis uz Saimu dokumentu, kas nav izmantojams lēmuma pieņemšanā. Tik daudz vajadzētu saprast, nevis nodarboties. Kā viņš var atnest to, ko nevar prognozēt šobrīd? Neviens pasaulē nevar prognozēt lietas. Kā nevar prognozēt? Ir kaut kādas pozīcijas, kam šobrīd tā nauda būs vajadzīga. Kad varēs pa Hormūzu šaurumu braukt 130 kuģi dienā pa brīvu? Vai visa tā nauda šobrīd aizies degvielā? Ir tāda atbilde? Protams, tā ir degvielas cena. Tā ir tikai degvielas cena. Kāpēc tad jūs neesat to uzrakstījuši informatīvajā ziņojumā? Man liekas, ka šī pozīcija būs tieši tā, nav tur rakstīts tā. Es viņu 15 reizes pārlasīju, neatradu. Mēs kopīgi varam tad iet un lasīt. Es māku lasīt kaut kā, man nevajag jūsu palīdzību. Kad Auguļu kungs bija ministrs, nekas labs tur nebija. Tie bija labi gadi, kur aviācijā vajadzēja pelnīt, tur bija maza peļņa, 16, 17, 8 un 19. gadā bija zaudējumi. Pirmie zaudējumi -7 miljoni, kas jau šo spirāli, kas parādīja pieņemtie lēmumi, ne tie 40 uzrunātie investori tika atvesti. Tu esi bijis uzņēmējs, tu paskaties, kas uz kā pamata 19. Kāpēc labos laikos, ka nav parādu sloks, ka šī sailītes sarkanā Es apšaubu šobrīd pie šādas domāšanas, ka kompānijā ienāk lidmašīnas, ka kompānija attīstās. Mūsu plāns bija pilnīgi nekam nedēļ. Nav jēgas runāt, ja tu nesaproti neko no aviācijas. Jūs neko nesaprotat, jūsu rezultāti tu neko nesaproti no aviācijas un tagad gribi atnākt uz Saimu, pats nesaprotot, lai Saima tagad pieņem lēmumus.